Es zinu, uguni jāturami uz ulītēm. Es zinu, uguni acīs, kas ar baltu liesmu gaid. Un ja to līdzi ceļā ņem, pretī citas liesmiņas tēk. Uguni, kur nav nākotni zīlēt, uguni, kur ir nākotni mīlēt un vēlēties siltumu dot. Tu vari, tu proti siltumu dot. Uguni, kur nav nākotni zīlēt, uguni, kur ir nākotni mīlēt un vēlēties siltumu dot. Tu vari, tu proti siltumu dot. Zinu, uguni vainot nevar it neviens, kas zin. Es zinu, uguns ar naidu aprī pašu kurēji. Ko dari ar uguni sevi, tu vari pats nezināt. Bet zini, ka uguns ir tevi, ar ko sildīt vai dedzināt. Uguni, kur nav nākotni zīlēt, uguni, kur ir nākotni mīlēt un vēlēties siltumu dot. Tu vari, tu proti siltumu dot. Uguni, kur nav nākotni zīlēt, uguni, kur ir nākotni mīlēt un vēlēties siltumu dot. Tu vari, tu proti siltumu dot. Bet tev mācīties, pūti, pūti pacieties, laini, laini iededzies, kam dzirksteles vai steidzies. Redzu, redzu sākotni, lido, lido mākoni, riti, 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 no rītiem, kur saulē māja, saulē māja. Uguni tev mācīties, pūti, pūti pacieties, laini, laini iededzies, kam dzirkstele vai steidzies. Redzu, redzu sākotni, lido, lido mākoni, riti, riti, no rītiem, kur saulē māja, saulē māja. Uguni tev mācīties, pūti, pūti pacieties, laini, laini iededzies, kam dzirksteles vai steidzies. Redzu, redzu sākotni, lido, lido mākoni, riti, 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 no rītiem, kur saulē māja, saulē māja, saulē māja. Uguni tev mācīties, pūti, pūti pacieties, laini, laini iededzies, kam dzirksteles vai steidzies. Redzu, redzu sākotni, lido, lido mākoni, riti, 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 no rītiem, kur saulē māja, saulē māja, saulē māja, saulē māja. Sumināti klātesošie. Mēs ar Jāni aicinām jūs uz vispasaules uguns iedegšanu 20. jūnijā 2024. gadā, kad ir vasaras pilnrietis. Un uguni iedegsim 21:30, visi kopā. Tie, kas svinēs Jāņus šajā dienā, un tie, kas grib raidīt pozitīvās domas un enerģijas visumā. Tie, kas varbūt Jāņus svinēs citā laikā, vienkārši domās var iekut šo uguni kopā ar mums. Jo, kā jau dziesmā minēts, uguns ir tevī, ar ko sildīt vai dedzināt. Mēs šoreiz gribam sasildīt, iedot pozitīvo domu, pozitīvo enerģiju. Kas tad veido šo ugunskura? Šo ugunskura veido saime, dzimta. Dzimtas vīrs sagādā malku, dzimtas sieva izrotā. Bet tas ir Jāņa tēvs un Jāņa māte, kā Jāņos pieņems to saukt.
vienalga ir vai nav Jāņa dzimtā. Tie, kas uzņem viesus, tie, kas kur uguni, tie ir Jāņu tēvs un māte. Uguntiņu pabarojam ar labāko, kas mums ir. Piens, maizīte, medus. Varbūt ir vēl kaut kas, kas ir tāds īpašs. Uguntiņai ziedojam, lai viņi pieņem mūsu šo te vēlmi radīt šo pozitīvu enerģiju. Svarīgākais, kas mums vēl būtu jāizdara, jāsavāc 39 augi. Pa vienam augam kopā 27. 9 augus ar savu vēlmi vai pozitīvo novēlēju vai nodomu veltam sev. 9 augus veltam saimei, dzimtai, un 9 augus veltam visumam, pasaulē, visam, kas mums apkārt. Ja ir grūti atcerēties katram augam, kādu mēs nodomu ielikām, tad vienkārši pierakstam uz balts papīra lapas un liekot ugunskurā. Katram šim augam arī pasakām, tu, piemēram, būsi veselībai, lai ir laba veselība, un pasakam, lai top. Un tā visus 27 augus. Ja tev nav augu, ja tu esi mājās, vai varbūt tu nevari iet salasīt šos augus, tad vienkārši sarakst uz lapas savas vēlmes, un to nolas pie svecītes, un pēc tam var arī šo lapu sapdzināt. Tas būtu viens. Un otrs, protams, šajā te burvīgajā, garākajā dienā un īsākajā naktī, kad mēs to atzīmējam, mēs varam meklēt papardes ziedu pusnaktī. Papardes ziedu iet un meklē viens pats, atrod papardes, noklāj ziedautiņu, mutautiņu, vienalga kādu grāniņu zem šīs papardes, nometies pie papardītes ceļiem un vienkārši vēro. Atceries, varbūt apkārt notiek viss iespējamais, bet tu esi tumsā viens ar šo papardi, ar šo enerģiju, ar dievišķo enerģiju. Ne ar vienu nerunā, vienkārši klausies un vēro un skaties. Tad tu ieraudzīsi šo papardes ziedu. Tad, kad tu viņu ieraugi, tu viņu savāc uz šī zīdautiņa, nes mājās, paliec zem spilvena un negulēt. Ne ar vienu nerunā. Naktī notiek brīnumi. Tu dzirdi, redzi, saproti, kas tev ir jāizdara tieši šeit un tagad šajā brīdī. Un tas ir tas svarīgākais mirklis. Pabūt ar sevi un saprast, kas tev ir jādara. Vai tu ej pareizo ceļu, vai tu ej labāko, kas tev jāiet. Un vēlreiz mēs aicinām iekurt šo uguni. Vienalga iekur sirdī, viņa jau ir Dievs staro. Tas ir pēc katra vēlmēm, iespējām un vajadzībām. Kas šo redz, lai saredz, kas šo dzird, lai sadzird, un lai notiek visumā viss tā, kā tam jānotiek. Šeit un tā